Sveiki! Apmeklējot vairākas tiesas sēdes Mārtiņa Bunkas slepkavības lietā, nevar nepamanīt to, kā sniedz atbildes valsts policijas pārstāvi. Es runāju par Romanu Jašinu, es runāju par Aidinu Džafārovu, es runāju par Oļegu Koļcovu un es runāju par Guntaru Vondu. Šie ir visi policijas darbinieki, kuri piedalījās Mārtiņa Bunkas slepkavības lietas izmeklēšanā un vēl joprojām ir saistīti ar to un tās papildus izmeklēšanām, kuras it kā ir šobrīd tā kā paceltas un procesā, kas principā būtu saprotams. Kas ir interesanti, ka viņi visi principā atbild vienādi. Kaut kādos brīžos viņi saka, ka viņi nezina, kaut kādos brīžos viņi pilnībā atsaucās uz procesāliem dokumentiem, kaut kādos brīžos viņi atsaucās uz to, kad ir aktīvā krimināla lieta, kaut kādos brīžos viņi atsaucās uz policijas taktiku un metodikām, kuras nav izpaužamas un tam līdzīgi. To visu var saprast. Bet tas man arī iedrošināja pieiet šodien klātīm Aidinam Džafārovam un pavaicāt, vai viņi tiek trenēti. Un kā viņš cilvēcīgi man atbildēja, ļoti pieklājīgā formātā, kad mācoties policijas koledžā tanī laikā, kad viņš mācījās, tādas mācības nebija. Kā ir tagad, viņš teica, ka iespējams tur viss ir mainījies, bet viņš nemācīja atbildēt, kas principā arī būtu normāli atbildi, ja tur neatrodies. Bet tomēr interesanti bija atbildi tā, kad, ko viņš arī teica, kas ir saistīta ar šī brīža situācijas darbu valsts policijā. Tātad valsts policijā tomēr viņiem ir palīgi, psihologi, kur viņiem palīdz tikt pāri dažādām emocionālām grūtībām. Un arī, principā, ja es pareizi sapratu, tad tas ir arī veikt tādu emocionālo sagatavotību šiem cilvēkiem, kas, principā, kā policijas darbiniekam un valsts amatpersonai būtu ļoti svarīgi. Bet viena lieta gan ir interesanta, pavisam interesanta, kas ir ļoti kopīga tieši Aidinam Džafārovam un Romanam Jašinam, jo viņi vairāk kārtīgi atkārto uz jautājumiem ar atbildi. Es nevaru atcerēties, kas bija aizvakar, ko jūs man jautājat par procesiem, kuri ir bijuši pirms ilgāka laika. To var saprast. Bet kas man likās interesanti, vai tā nav gadījumā kaut kāda speciāli apzināta tehnika, vai tā tiešām ir nevēlēšanās atbildēt. Jo ir tehnikas, kuras, cik man ir zināms, kas bloķē mūsu atmiņu, un viņas var arī uztrenēt. Bet vai viņi tiek apmācīti, to es nezinu. Cik man ir zināms, ārvalsts spēcdienestos ir šādas speciālās psiholoģiskās sagatavotības, lai varētu izvairīties no, pieņemsim, kaut kādu jautājumu konfrontācijas, kā es arī jautāju Aidinam, lai varētu nostāvēt pret šādām jautājumu provokācijām, vai principā pat, ja tie būtu nevēlami jautājumi kaut kādā veidā, uz kuriem būtu jāatbild. Bet tai pašā laikā, pieņemsim, Guntaram Vondam šodien sniedzot savas atbildes, bija pavisam cita ķermeņa valoda. Viņš uztraucās. Ir tāds statīvs, aiz kur cilvēks stāv, viņš viņā ieķerās, stingri viņu saspiež, viņš viņu glāsta, un viņš arī atmet vairākas reizes kāju, kad ir atbildējis uz jautājumu, kas liecina par tādu psiholoģisku atbrīvu, kad viņš ticis pār kaut kādam jautājumam. Tas parādīja par psiholoģisko nenoturību vai psiholoģisko ievainojamību. Cik man tas ir zināms, cik es esmu mācījies, lasījis un praktizējis. Un vēl interesanti ir tas, ka šis neparādās ne prokuroram Lasmanim, nec pašai tiesnesei Sigitai Dolniecei. Tās emocijas, kas bija šodien redzamas tiesas zālē, ir, varētu teikt, fiasko. Jo, cik man zināms, tad šajos amatos cilvēkiem ir jābūt absolūtai psiholoģiskai un emocionālai noturībai, bet to nevar pateikt par prokuroru Lasmani un tiesnesi Sigitu Dolnieci. Var redzēt daudzpusīgi emocionālās izlādes, var redzēt pilnīgu antipātiju pret kādiem no procesa dalībniekiem, un var par to redzēt to antipātiju gan pret advokātiem, gan pret apsūdzētiem, gan arī citreiz pret lieciniekiem. Un tas man likās ļoti interesanti, vai tiešām šādā amatā drīkst būt. Es saprotu ārpus darba, bet vai tiešām sniedzot darba pienākumus drīkst būt šī emocionalitāte? Protams, visu cieņu nevar noliekt, mēs visi esam cilvēki, bet tomēr šīs ir nopietnas lietas, un kā saka prokurors Lasmans, šī ir lieta pār visām lietām. Tad vai nav vērts aizdomāties par to, vai ne?